Un ko cilvēki pērk? Pērk, mūsu dzīvojamais fonds principā raksturo to, ko cilvēki pērk. Aptuveni 70% ir dzīvokļi un aptuveni 30% ir privāta mājas. Svārstoties pa mēnešiem, tur 20% līdz 30% tas privāta māja īpatsvars mums Latvijā. Jo dzīvojamais fonds mums ir krietni lielākā daļa sastāda tieši dzīvokļi. Tā ka sadalot jau dziļāk dzīvokļus, tur gan īpatsvars jaunajiem projektiem ir palielinājies. Ja skatāmies summāri, tad summas principā pat varētu teikt reizēm kādu mēnesi pārsvarās pāri 50% ir jaunajos projektos. Līgumu skaits gan viennozīmīgi padomu sēriju vai dzīvokļiem ir lielākais. Tā kad visos segmentos ar vienlīdz lielu īpatsvaru ir pieaudzis izsniegtais finansējums. Un, ja skatāmies, kur finansē, kāda situācija reģionos vai Rīgā, tad jāmin, ka Citadeles dati rāda, ka 2025. Tātad pagājušajā gadā, Rīgā izsniegto kredītu īpatsvars mājokļu iegādējums ir samazinājies nedaudz no 55% 24. gadā uz 49% 25. gadā. Tā kad hipotekārie kredīti reģionos, to īpatsvars ir nedaudz pieaudzis pagājušajā gadā. Un kas ir būtiski, kad ir palielinājusies šī kredīta ģeogrāfiskā daudzveidība? Mēs esam nofinansējuši īpašumus visos novados.